Čau, te DJ Gustavito! Esmu DJs ar lielu bagāžu. Tik daudz vētrains ballītes ir saorganizētas, nospēlētas. Un es domāju, būs vēl kāds brītiņš, ka jūs mani dzirdēsiet un redzēsiet kādā ballītē. Tāpatās arī ilgus gadus darbojos dažādās radiostacijās. Un tas ir tas, ko es daru – mūzika un ballītes. Man nozīmīgi ir izskatīties veselīgam. Nakts dzīve tevi apēd, un ja tu neko nedari, neēd regulāri, neej saules gaismā pēc ballītēm un neej sportot, tad pieredze rāda, ka ļoti daudz DJ ir salūzuši diezgan ātri. Tāpēc es to uztveru kā balanss starp nakts dzīvi un starp aktīvo dzīvesveidu. Kas ir grūtākais pēc ballītēm? Droši vien izgulēties, jo dažreiz apstākļi neļauj. Vīkendos mēdz gulēt pa 3 stundām starp ballītēm, jo ir ikdienas vēl pienākumi. Pēc 3-4 ballītēm, protams, es jūtos iztukšots, un mana mīļākā nodarbošanās ir zvaigznītē gulēt gultā un skatīties kādu smieklīgu, muļķīgu filmu. Savukārt, kad jau atkal ir pirmdiena klāts, tad viss sākās no tīras lapas, kā standarts no rīta aiziet uz sporta zāli, pacelāt kādas stieņas un viss iet ritmā līdz jau nākamajai ballītei. Atceroties sevi, kāpēc es pievērsos tādam aktīvam dzīvesveidam un sportam. Agrāk, kad man bija 11 gadi, es biju ļoti tievs ar tievām rociņām. Un es uzskatīju, ja es uzkačāšu bicīti un man būs presīte, tad vairāk meitenes man būs. Ticat vai nē, tas tā arī bija. Es sāku kačāties, bicīts pampa, kubiki parādījās un meitenes vairāk uz manīm skatījās. Bet, protams, neatņemama sastāvdaļa un kas bija liels plus priekš manīm, ka es biju DJs. Uzliec meitenei mīļāko dziesmu un tu būsi kings. Tāpēc sportojot, klausieties mūziku, bet neaizmirstat arī atpūsties. Tas ir dzīves balanss. Ass on the floor, 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 ass on the floor.